Šajā iepakojuma akadēmijas video sērijā mēs runāsim par iepakojumu veidiem un to apriti. Un šodien mēs esam Jelgavā, Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, pārtikas tehnoloģiju fakultātē. Un ar mani kopā ir profesora Sandra Mūžniece Brasava. Labdien, Sandra! Labdien! Sakiet, lūdzu, Sandra, kādi ir tie izplatītākie, ilgtspējīgie iepakojuma veidi šobrīd? Šobrīd tā, ka būtu jāstāsta vairāk par šiem monomateriāliem, jo, piemēram, šeit var redzēt arī paraudziņus, kur šie monomateriāli, kuras stāsta par to, ka materiāls vairāk satur tieši no viena veida materiāliem, bāzes materiāls, kas ir viena veida. Jo, ja mēs raugamies uz daudzslāņu materiāliem, kas pakojamais aizsargā uz vidē, ļoti bieži daudzslāņu materiāli. Un līdz ar to tas ir apgrūtinājums tieši pie šīs šķirošanas un vairāk pie šīs pārstrādes procesa. Tad būtībā tas, kas ir jāņem vērā uzņēmumam izvēloties iepakojumu un tā materiāls ir, lai būtu pārsvarā tas mono iepakojuma veids, materiāla veids. Jā, jo šobrīd būtiski mēs raugamies tieši uz to, ka, ja mēs runājam par atkritumu apjomiem, daudzumiem, tad būtiski pirmām kārtām vispār ir skatīties, kā var optimizēt iepakojumu, samazinot apjomu, daudzumu, un te pašā laikā saglabājot produktu kvalitāti. Un vēl, kas ir būtiski svarīgi, ka skatīties, lai tie materiāli būtu pēc tam arī pārstrādes sistēmā pietiekami, teiksim, attiecīgi pārstrādājumi. Kā jūs novērojat, vai uzņēmumiem vispār ir palielinātāka interese par šiem ilgtspējīgiem iepakojumiem, un vai viņi arī viņus ievieš arvien vairāk? Šobrīd interese ļoti būtiski pieaug, jo droši vien, ka tas ne tikai Latvijas apstākļiem, bet arī visas pasaules mērogā, jo arī mēs zinām, ka Eiropas Savienībā ir šīs veidosies šī politika veidojās krietni, teiksim, attiecīgi dokumentālajā ziņā. Līdz ar to, tā kā šeit arī būtiski, šobrīd Latvijā daudz uzņēmēji meklē risinājumus, nāk arī pie mūsu fakultātes laboratoriju, kur mēs testējam un skatāmies, kā tas iepakojums sadzīvo kopā ar produktu. Jo, protams, kad, lai mēs runājam par optimizāciju, mēs ņemam vērā dažādus faktorus, gan to, kā produkts iepakojumā iekšienē uzvedīsies, kāds būs derīguma termiņš, vai viņam attiecīgi produkts būs saskaņots kopā, vai varēs aizkausēt, kādi būs kausēšanas ātrumi iekārtām. Es skatos, te ļoti daudz dažādi šie iepakojuma veidi. Kas būtu tas galvenais kritērijs uzņēmumam izvēloties to iepakojumu un tā materiālu? Ko tad ņemt vērā, lai tiešām neiebrauc, tā teikt, auzās un labu gribot neizvēlās tomēr tādu mazāk ilgtspējīgu iepakojumu? Pirmkārtām jāskatās uz to, ka pirmkārtām produkta un iepakojuma sadarība. Jo ir produkti, kuriem ir nepieciešams pakot vakumā, ir produkti, kurus nepieciešams pakot arī gaisa vidē, un ir produkti, kuriem ir būtiski svarīgi, lai būtu elpojošs materiāls. Mēs runājam par šiem vairāk augļiem dārziņiem, kas arī varētu būt daļa, kas ir mizotie, kas tiek pakoti. Kas vēl būtiski ir iepakojuma apjoms. Ja iepakojums ir pārāk liels, tas nav korekti un tā nevajadzētu būt, jo principā produktam ir jāizpild iepakojuma šīs tilpums iekšējais. Tas, kas vēl šai brīdī, kad izvēlas iepakojumus, kas ir būtiski, arī sekot līdz visai šai ķēdei, jo, ja mēs paņemam, teiksim, kaut kādu iepakojumu rokā un domājam, tagad viņš izskatās, teiksim, mums tā kā dabīgs, tā kā papīra, ir svarīgi arī apzināties šo visu ciklu no produkta izēvielas, es domāju, produktu saprotot kā iepakojumu, sākotnēji pēc tam skatoties to tehnoloģisko procesu, cik tiek tērēti resursi tajā tieši procesā, kamēr tiek materiāls ir izražots, pēc tam arī tālākais šis pakošanas process, un ļoti bieži tiek jākombinē kopā arī tālākais process, kas pēc tam notiks ar to iepakojumu pēc materiāla apstrādes un izmantošanas. Jo tas ir būtiski svarīgi, lai ne tikai iepakojuma ražotājs strādā atsevišķi, ne tikai pārtikas ražotājs, ne tikai atkrituma apsaimniekotājs, bet lai ķēde tā viss principā ir tā kā kopīga tā kā ķēde, un līdz ar to veidojas šis noslēgtais cikls bioekonomikā, kur mums tā kā tie resursi pēc tam tā kā cirkulē un pāriet jaunos resursos, kas vienā gadījumā veidojas kā, teiksim, attiecīgi kā izējumateriāls veidojās, citā vietā viņš kaut tā kā atkritums cirkulē šajā plīriņķī. Kā jūs redzat, vai vispār nākotnē ir iespējams, ka viss iepakojums ir tikai un vienīgi vai no otrais pārstrādātiem materiāliem vai no tādiem, kas ir biodegradējami materiāli? Jā, es gribētu teikt tā, ka te arī šajā pusē tā kā biodegradējumie materiāli vairāk redzami gan ir plēves, kas ir tā kā attiecīgi, kas ir plēvveidīgie materiāli, kas arī tā kā var taisīt paciņas, kurās arī vakumā pakot produktus. Ir arī, protams, arī trauciņi dažādi, kas no bioplasmasām, kas izskatās diezgan līdzīgi tradicionālai plasmasiem, pat neizskatās gluži pēc bioplasmasas. Un ir, teiksim, šādi, kas no kartupeļiem ražotie materiāli. Ja jūs jautātu, vai tiešām visi būs tikai no bioplasmasas, es gribētu, vai, teiksim, pārstrādājumi, es teiktu, ka nē. Lai cik man tā kā skumji to teikt, jo, protams, vienmēr būs kāda kategorija produktu, kas būs vēl ekskluzīvāki produkti droši vien, kur patērētājs būs vairāk gatavs maksāt, un ražotājs būs vairāk gatavs arī droši vien arī nodokļos maksāt. Līdz ar to es domāju, ka noteikti arī raugoties uz dažādu valstu tirgiem un eksporta iespējām visu ko pārējo, ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē, es domāju, ka vienmēr būs kategorija iepakojumi, kas nebūs pārstrādājumi. Bet par to būs attiecīgi tad arī, protams, arī citas maksas, gan dabas resursu nodokļos, gan arī dažādos šos tālākajos procesos.